Cienījami vecākie, tad lūdzu dodamies uz tribīnēm, lūdzu aizmaugas mums nestāv, lūdzu. Un tad jau jaunie vecāki, jūs arī lūdzu uzgaidām vēl līdz jūsu turnīram, ļoti daudz laikā, savukārt esam gatavi apbalvot 2014. gada cimušas tie, kas netika labākā četrnieka. Nu, ko, dārgie draugi, paldies jums, kā sagaidīt mūs tiešām saspringtā dienā. Daudz vairāk par 3 stundām šodien nospēlējam. Paldies treneriem un vecākiem par pacietību. Un sāksim ar grupas komandām. Tad par piemiņu katram pienākas medaļu pilspāda no mums visiem. Nu ko, sāksim ar komandu no grupas Rīgas futbola klubs. Gribam mums pateikties par vadību. Rīgas futbola klubs. RPK no A grupas. Godamies, jā, labi uzreiz abas divas RPK nāk šeit klāt. RPK un RPK 2014 no B grupas arī Stulcīna lūdzu. Šodien mēs ar tevi abi gribam spēli uzvarēt. Treneris ir klāt.
pirmos piedalīs. Un tad ejam tālāk, futbola skola no grupas futbola skola puiši. Lūdzu. Paldies puišiem vēl tālāk, turpinām trenēties jau tālāk. Grupas dalībnieki FK Baltika. Nu, viņi šodien 5. cīnījās. Viens jau pazuda. Pateicamies par dalību Rīgas futbola skolai no A grupas. Deviņi punkti un 4. pavisam pilnības bijuši. Nu, un jūs mums bija pirmā komanda šobrīd cīnās. Trešajā laukumā Rusija pretienes nekādā variants. Trešā vietā A grupa SK Ķergarovas salas pilsētā 2014. Nu, uzreiz var arī. Un tagad lielāki aplausi komandai, otrai komandai, kas līdz pēdējai sekundi cīnījās B grupa, un diemžēl ievietojas trešā vieta pēc papildu radītājiem. Tikai trešā vieta B grupa SK Ķergarovas salas pilsētā.
FK Jurnieks, very true, поздравляем. Лучший Италии, Вайкиту, Якушевья, Дина Уздрова, его тренер, года тренер. Если у нас вперед команда Никита Пушкина, FK Jurnieks. Velika komanda, kas bija ļoti tuvu. Vēl viena komanda, kas bija ļoti tuvu iepriekšējā gadā. Medaļnieki var teikt FS Livona puišiem. Šoreiz ceturtā vietā, bet ļoti labs sniegums, turpinām trenēties un rezultāts atnāks nākamreiz obligāti. Jau šajā grupā, kā es teicu, pavisam tuvu bija SK Ķekavas PSV 10 punkti, bet iesis pie Maskavas, iesis pie Latvijas 5 tikai pret 2. Savukārt FK Valora, jo šobrīd pirmajā laukumā, viņam bija 9 pret 6, vairāk iesis pie Latvijas, šobrīd. Jā, un Livonam vēl viena balva trenerim. Arī kluba. Paldies par darbu. Šeit vēl tāds neliels maisiņš, vēl papildus pilspārnam un arī dažiem kuponiem no mūsu atbalstītājiem Virtus, tagad ir fizioterapeita atklaides, gadījumā kāda kluba vajadzība. Rekur arī vecāki, ja mēs Livon bija šodien par mums, liels paldies un gatavoties nākamajai, jārekur arī sponsors ir klāt. FS Livon,